Sveicināti! Mani sauc Kristaps Slaņķis. Piedāvāju jums noskatīties video prezentāciju, kādēļ uzņēmumam Venden būtu jāpieņem darbā tieši mani, Kristapu Slaņķi. Tātad, man ir 5 gadu pieredze darbā tirzniecībā. Kā jau redzat, manā CV esmu strādājis vairākos uzņēmumos, un viņu visu galvenā funkcija ir bijusi pārdošana. Sākot ar manu pirmo darbvietu Sijabaks, kur biju sadzīves tehnikas pārdevējs. Vēlāk sekoja uzņēmums Sijā MBA, kur mans uzdevums jau bija krietni grūtāks, jauno projektu attīstība un virzība, tādi kā log traffic, affiliate marketing programmas un citi, līdz pat Sijā Ecomed, kur jau es strādāju par kurjeru, pārdevēju, produktu menedžeri ar medicīniskām ierīcēm. Līdz pat pēdējiem uzņēmumam Sijā Biokamīni, kur es jau biju viens no dibinātājiem. Visas šīs darba vietas man ir devušas milzu pieredzi darbā tirzniecībā. No sadzīves tehnikas līdz pat medicīniskām ierīcēm un kamīniem, arī apgrūtinātos ekonomiskos apstākļos. Īpaši pēdējais pusotrais gads man ir devis vislielāko pieredzi, jo pēdējos 3 uzņēmumos, kuros esmu strādājis un līdzdarbojies arī to dibināšanā, esmu strādājis kopā ar pieredzējušo uzņēmēju, biznesa konsultantu un psihologu Māri Belti. Kā nākamo argumentu es gribētu minēt spēju darboties patstāvīgi un ar izdomu. Kā jau pierāda man nesenie sasniegumi, kas ir saistīti ar uzvaru Rīgas domas uzņēmējdarbības veicināšanas konkursā Atspēriens, kur es līdzdarbojos jauna uzņēmuma izveidē. Protams, par manu izdomu arī pierāda šī video prezentācija. Runājot par valodām. Man dzimtā valoda ir latviešu valoda. Если говорить про русский язык, тогда говорю и понимаю его, как я думаю, очень хорошо. Но, конечно, есть места, где мои навыки надо улучшать. И это будет моя способность читать. Speaking about English language, I can communicate on basic level, I can freely understand what other people are talking about. With reading I have no problem at all. Kā jau rāda man ilgadējā pieredze tirzniecībā, spēja atrast kopīgu valodu ar klientu. Protams, ir arī prezentācijas prasmes, kā pirmo piemēru var minēt projektu Log Traffic ietvaros braukšanu pa Latvijas skolām un šī pakalpojuma prezentēšanu. Šī paša projekta ietvaros ir bijušas prezentācijas arī investoriem, kā arī fórumos. Gan pie CV, gan e-pastā, ko jums nosūtīja, ir pievienots links uz video, kur iespējams redzēt vienu no manām prezentācijām. Kā nākamo savu prezentāciju gribētu minēt konkursa Atspēriens 2. kārtā, kur man 5 minūšu laikā bija jāpierāda Rīgas domes un Svetbank pārstāvjiem par uzņēmuma Biokamīnu dzīvotspēju, kas arī man izdevās. Ir autovadītāja apliecība un personīgā mašīna, kas ir Hyundai Matrix 2008. gada izlaidums. Salīdzinoša ekonomika, patēriņš 8 litri uz 100 benzīns, labā tehniskā stāvoklī un arī pietiekoši ietilpība. Kā jau redzat, man netrūkst uzņēmības un drosmes, jo esmu spējis uzsākt arī savu uzņēmējdarbību, kas nenoliedzami nav viegli. Līdz ar to izprotu uzņēmumu darbību un tās grūtības, kas ir jārisina uzņēmuma vadībā. Kā nākamo punktu es gribētu minēt savu vīziju par to, kādu pienesumu es varētu sniegt uzņēmumam Venden. Uzskatu, ka lielāko daļu no manis turpmāk minētā uzņēmums Vendens dara jau šobrīd. Pirmkārt jau darbs ar esošajiem klientiem. Regulāri jāsanās ar viņiem, ir jārada tāds iespējas, ka uzņēmums nevienā brīdī neaizmirst par viņiem un ka viņi ir visnotaļ svarīgi klienti Venden uzņēmumā. Būtu arī regulāri jāatgādina par to, ka ūdens ir jāapsūtē, jo, kā pats esmu novērojis, ir reizes, ka tajā noteiktajā dienā klients aizmirst pasūtīt, un tad ir jāgaida vēl 1 nedēļa, kamēr viņš varēs veikt šo pasūtījumu. Tas nav patīkami nec pašam klientam, nec arī Venden uzņēmuma, kas paliek tajā brīdī bez ieņēmuma. Viena lieta, ko, manuprāt, bieži uzņēmuma darbinieki aizmirst izdarīt, ir pārliecināties, vai klients ir
apmierināts ar produktu un pakalpojumu, vai šoferis ir pietiekami pieklājīgs, vai diena, kad tiek pasūtīts ūdens viņus apmierina, vai pat ūdens garša ir laba, kā viņiem patīk ūdens atvēsinātājs un uzsildītājs, kā arī tam līdzīgi jautājumi. Kā arī nedrīkst aizmirst ik pa laikām piedāvāt klientam īpašus piedāvājumus, kas saistīti ar uzņēmumu jauniem produktiem un pakalpojumiem. Kā nākamais solis jau ir jauno klientu piesaistīšana. Kā viens no bezmaksas instrumentiem varētu būt jauno piedāvājumu sūtīšana caur e-pastu datubāzēm. Protams, neaizmirstot arī mutisko kontaktu, zvanot un piedāvājot viņiem ūdeni. Ar lielākiem klientiem runāt tikšanos jau klātienē. Tā kā uzņēmums izvirza savu prioritāti kvalitāti, tad pilnīgi noteikti klientiem būtu jāliek uzsvars uz ūdens kvalitātes standartiem un jau esošo klientu apmierinātību ar apkalpošanas ekskluzivitāti, kur jau uzņēmuma vendeni pārstāvi būs kompetentāki par manīm un varēs smalkāk izstāstīt visas detaļas. Tur jau uzsvērt, ka tas ir Latvijas uzņēmums ar Latvijas ūdeni. Kā nākamais solis jau ir klientu pārvilināšana. Kā saprot, uzņēmuma lielākais konkurents ir SIA Eden. Kā viens no instrumentiem būtu piedāvāt Eden klientiem bezmaksas ūdens tvertnes no uzņēmuma vendēm, ja viņi būtu gatavi slēgt līgumu uz noteiktu termiņu vai par noteiktu ūdens tvertņu skaitu. Kā vēl viens instruments jau lielākajiem uzņēmumiem varētu būt bartera princips. Ja viņi ir gatavi slēgt līgumu uz noteiktu laiku vai noteiktu ūdens tvertņu skaitu, tad uzņēmums vendens būtu gatavs piedāvāt bezmaksas reklāmu vendenu mājaslapā vai arī uz vendenu mašīnas. Protams, šīs reklāmas būtu pieejams viņiem uz noteiktu laiku. Paldies, ka noskatījāties manu video prezentāciju. Ceru, ka viņi jums patika, ka viņi jūs ieintriģēja, un es ceru uz drīzu sazināšanos. Paldies!